Kā būtu, ja stundām ilgu darbu varētu pārvērst minūtēs? Šajā izklāstā parunāsim tieši par to, kā skolotāji var atgūt savu laiku, gudrāk izmantojot mākslīgo intelektu. Un te nav stāsts par jauniem sarežģītiem rīkiem, nē. Panākuma atslēga ir viena konkrēta prasme, kas patiešām maina spēles noteikumus. Šī situācija visticamāk ir ļoti pazīstama. Tā sajūta, ka darbs nekad nebeidzās un brīvas stundas sev šķiet kā absolūta greznība. Bet tieši šeit mākslīgais intelekts var kļūt par īstu sabiedroto, ja vien zinām, kā ar to pareizi sarunāties. Lūk, mūsu šodienas plāns. Sāksim ar visiem labi zināmo nakts darbu, tad atklāsim mākslīgā intelekta lielo noslēpumu, apgūsim vienkāršu, bet ļoti jaudīgu formulu, salīdzināsim, kā izskatās vāja un gudra pieeja, un beigās 5 gatavi vaicājumi, ko var lietot jau rīt. Viss, lai nonāktu pie galvenās atziņas. Tā ir prasme, nevis rīks. Aiziet! Tātad, pirmā daļa. Nakts darbs pie datora. Tā ir realitāte daudziem skolotājiem. Nogurums. Bezgalīgi daudz atvērtu ciļņu interneta pārlūkā, meklējot idejas, materiālus, iedvesmu. Šī nemitīgā pārslodze ir tas sākumpunkts, no kura mēs gribam tikt prom. Un tad uz skatuves parādās mākslīgais intelekts kā tāds solījums par vieglāku dzīvi un vairāk brīva laika. Taču daudzi, kas to izmēģina, ātri vien atgriežas pie vecajiem darba paradumiem. Kāpēc tā? Jo īstais noslēpums neslēpjas pašā rīkā. Lūk, kur ir tā lielā problēma. Ja mākslīgo intelektu izmanto tikai tā, starp citu, uzdodot vienkāršus jautājumus, rezultāts bieži vien ir tik vispārīgs, ka pēc tam stundām ilgi viss ir jāpārveido un jālabo. Tā nav palīdzība, tas ir vienkārši papildu darbs. Un šeit mēs nonākam pie pašas būtības. Iedomājieties, 2 skolotāji izmanto vienu un to pašu rīku. Viens 3 minūtēs iegūst gatavu stundas plānu, otrs pilnīgi nederīgu teksta gabalu. Atšķirība? Tā slēpjas tikai un vienīgi tajā, kā jautājums, jeb vaicājums tiek uzdots. Risinājums ir apgūt to, ko sauc par gudro vaicājumu. Tā nav nekāda maģija, tā ir vienkārši strukturēta instrukcija mākslīgajam intelektam, kas ļauj iegūt tieši to, kas ir nepieciešams, un turklāt jau ar pirmo mēģinājumu. Tātad, kas īsti ir šis gudrais vaicājums? Tas nav vienkārši pajautāt, kas ir daļskaitļi. Tā ir precīza, detalizēta pavēle, kas satur visu nepieciešamo informāciju, lai mākslīgais intelekts radītu uzreiz lietojamo materiālu, nevis tikai kaut kādu vispārīgu informāciju. Un formula ir pārsteidzoši vienkārša, tikai 4 soļi. Pirmkārt, līmenis, kurai klasei un kāda līmeņa skolēniem tas ir domāts. Otrkārt, protams, tēmats, par ko tieši būs stāsts. Trešais, ļoti svarīgi, mērķis, ko skolēniem ar šo materiālu ir jāsasniedz. Un 4. formāts, kā tam visam beigās ir jāizskatās. Viss? Labi, pietiek teorijas, ķersimies pie prakses. Tagad redzēsim, kā šī formula burtiski pārvērš rezultātu. Salīdzināsim 2 ļoti atšķirīgus vaicājumus par vienu un to pašu tēmu. Un lūk, atšķirība kā uz delnas. Kreisajā pusē vājš vaicājums, kas dos vispārību, faktiski nederīgu tekstu. Labajā pusē gudrais vaicājums, kurā ir norādīts laiks, klase, līmenis un konkrētas prasības. Kāda ir atšķirība? Pirmais variants rada vēl vairāk darba, bet otrais gandrīz gatavu stundas plānu un brīvu vakaru. Tagad, kad princips ir skaidrs, apskatīsim 5 konkrētus, gatavus vaicājumus. Tos var vienkārši nokopēt un izmantot jau šodien ar jebkuru mākslīgā intelekta rīku, vai tas būtu GPT, Gemini vai kāds cits. Pirmais ir klasika, stundas plāns. Atliek tikai iekavās ierakstīt savu tēmu, un rezultātā būs strukturēts plāns ar skaidru laika sadalījumu un pat aktivitāšu skaitu. Ātri un efektīvi. Otrais – darba lapas izveidei. Un nevis vienkārši darba lapas, bet diferencētas ar dažādiem grūtības līmeņiem. Un pats labākais, tas uzreiz pievieno arī atbilžu lapu skolotājiem. Milzīgs laika ietaupījums. Trešais ir paredzēts pārbaudes darbiem. Šeit ir norādīts ne tikai laiks un jautājumu skaits, bet arī konkrēti jautājumu tipi. Tas nodrošina, ka pārbaudes darbs būs daudzveidīgs un pārbaudīs zināšanas no dažādiem leņķiem. 4. vaicājums automatizē vienu no emocionāli grūtākajiem uzdevumiem – komunikāciju ar vecākiem. Pietiek norādīt situāciju, un mākslīgais intelekts sagatavos taktisku un profesionālu e-pasta melnrakstu. Tas ietaupa ne tikai laiku, bet arī nervus.
Un visbeidzot 5. Tas ir lielisks veids, kā vienu un to pašu uzdevumu ātri pielāgot dažādiem skolēnu spēju līmeņiem. Ideāls rīks iekļaujošas izglītības nodrošināšanai, bez liekām stundām, kas pavadītas, gatavojot 3 dažādus materiālus. Un tā mēs esam nonākuši pie noslēdzošās, bet, manuprāt, vissvarīgākās sadaļas. Visa šī izklāsta pamatā ir viena ļoti svarīga doma. Nu, lūk, tas ir galvenais secinājums. Nav jēgas meklēt ārvien jaunus un jaunus rīkus, cerot uz brīnumu. Daudz svarīgāk ir apgūt šo vienu fundamentālo prasmi, spēju formulēt gudrus vaicājumus. Kad šī prasme ir rokā, jebkurš mākslīgā intelekta rīks kļūst 10 reižu jaudīgāks un noderīgāks. Tātad īstais jautājums nav, kuru rīku lietot, bet gan kuru no saviem laikietilpīgiem uzdevumiem varētu automatizēt kā pirmo. Vai tā būs stundu plānu veidošana, darba lapu sagatavošana, varbūt komunikācija ar vecākiem. Sākot ar vienu mazu, bet gudru vaicājumu, ir iespējams sākt atgūt stundas.